Liepājas muzeja telpas piepildījušas 10 dažādas privātu kolekcijas. Dažas no tām jau bijušas daļai izstādītas citās valstīs, taču daudz eksponātu plašākai publikai apskatām pirmoreiz. Vēl īsi pirms izstādes atklāšanas daži kolekciju īpašnieki nespēja izšķirties, kur un kā labāk novietot kādu vērtīgu priekšmetu un cik daudz par to pasākumā stāstīt. Patiesībā jau ar katru mazāko sīklietiņu kolekcionāriem saistās vesels stāsts. Kad un kur tā iegūta, cik naudas tā iztērēts un ar ko tā tik īpaši ne tikai vēsturiskā nozīmē, bet pašam īpašniekam personiski. Paklājs sāk kolekcionēt apmēram pirms 5 līdz 7 gadiem, kad izsolēs sāk iet tiem klāt un noglāstīt kā kaimiņu kaķus. Īpaši iespaidu uz mani atstāja kāds 100 gadus vecs paklājs, ka tam joprojām saglabājušās tik košas krāsas. Ar savu Latvijas armijas formas tērpu un regāliju kolekciju ļoti lepojas kolekcionārs un bijušais karavīrs Gunārs Rusiņš. Viņš uzsver, ka visi šeit redzamie formas tērpi ir oriģināli un reiz piederējuši konkrētiem cilvēkiem. Šai te kolekcijai ir jābūt tādai pārvietojumam kolekcijai, kuru varētu parādīt cilvēkiem, un to nevar vienkārši turēt kastēs, lādēs, un lai cilvēki to neredzētu. Tam ir jāredz, to ir jāredz, un cilvēkiem par savu vēsturi ir jāzina. Savukārt lietuvietis Joza Kabašinskis lepojas ar iespaidīgu konjaku kolekciju. Liepājas muzejā apskatām tikai neliela daļa no viņa krājumiem. Daudzas pudeles nākušas no ražotnēm, kas sen jau vairs nepastāv. Senākais konjaks saglabājies no 19. gadsimta. Pēdējo 10 gadu laikā esmu apmeklējis 135 konjaka ražotnes. Tas ir daudz, to varētu iekļaut Guinness rekordgrāmatā. Praktiski katru reizi atgriežos ar jaunu pudeli kolekcijai. Atdabūt līdz Liepājai tik vērtīgas privātu kolekcijas nav bijis viegls uzdevums. Tas prasīs garas sarunas, apsardzes pastiprināšanu muzejā un citas lietas. Taču Liepājas muzeja vadība cer, ka šāda līmeņa izstāde šeit notiks vēl vairākas reizes. Šis festivāls nav tikai vienkārši pašmērķis parādīt šīs dārgās kolekcijas, kādas Eiropā ir, bet caur šīm kolekcijām atgādināt arī par Liepājas vēstures notikumiem, jo viņas ir cieši saistītas arī ar pilsētu. Unikālo privātu kolekciju izstāde Vēsture bez robežām Liepājas muzejā būs apskatām līdz pat jūlija beigām. Ines Ķester, Ģirds Garconis, TV Kurzeme.